skolotāji tik tiešām vistiešāk arī veido mūsu valsts nākotni. Kurš gan cits, ja ne skolotājs, tos 12 gadus strādā ar to bērnu. Protams, tas būtu jādara arī vecākiem mājās, bet zinām, ka vecāki ir ļoti aizņemti ar naudas pelnīšanu un tā tālāk. Diemžēl jau ir arī tā, ka tas audzināšanas darbs mūsdienās, diemžēl, ir pārlicies, ir tāda tendence pārlikties no vecāku uz to skolu, kas nav pareizi, bet tā ir faktiskā izveidojusies situācija, un līdz ar to tiešām skolotāja nozīme pieaug un pieaugs arī turpmāk. No vecākiem bieži, ko es esmu novērojis, ir tāda izpratne, ka mans bērns tagad iet skolā, es par to kā maksāju, varbūt ne tieši, bet ar nodokļu veidā vai kaut kā savādāk, man pienākas tas pakalpojums. Tu, skolotāji, ar to manu bērnu tiec galā, dari, ko gribi, tiec galā, izaudzini viņu, lai viņš ir labs cilvēks. Līdz ar to no skolotāja tiek prasīts tikai tas rezultāts, un bieži tie vecāki vai cilvēki, kas ir apkārt, viņi neiedziļinājās tā darba specifiskā tajos izaicinājumos, ar ko tas cilvēks, skolotājs, kas pirmkārt ir cilvēks, ar ko viņš saskarās no visām pusēm. Nav tā kā agrāk. Skolotājs bija tiešām ļoti prestiža profesija. Zinājām, ka viņš ir, uz viņu vienmēr var paļauties, ka viņš ir gandrīz tā kā tiesnesis kādā, pieņemsim, kopienā, skolotājs. Viņš ir apmēram, viņš zina, kā vajag, un arī līdz ar to bija tāda sajūta, ka bērniem arī to iedos. Tagad tas vairs nav. Skolotājs ir vienkārši tāds pats pakalpojums, kā jebkāds cits pakalpojums, ko tu par naudu vari nopirkt. Pedagoga prestižs no tā cieš. No tā cieš arī valsts iespējas piesaistīt skolotājus skolās darbam, labus skolotājus. Un būtu tomēr kaut kā tas jāmaina. Var runāt, protams, ka iešaus prātā uzreiz pirmais, kāpēc viņi nav novērtēti, tāpēc, ka viņam algas ir mazas. Bet es teiktu, ka nē, tur ir daudz kas dziļāks. Viss tā attieksme, sabiedrības attieksme, ja tu nesajūtīsies novērtēts, tev var maksāt kaut vai lielu naudu, bet tu tomēr to darbu nepadarīsi tik labi, kā tu varētu padarīt. Nav noliedzams, ka Eiropā pārtikušas sabiedrības ir tās, kas ir izglītotas. Mēs esam daļa no Eiropas, un es uzskatu, ka mums, lai sasniegtu sabiedrības pārticību, nav cits veids, cits ceļš ejams, kā strādāt pie mūsu izglītības kvalitātes, jo izglītots cilvēks nozīmē pārticis cilvēks. Mani sauc Andris Vītols. Es esmu Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, un es uzskatu, ka stiprai valstī ir nepieciešami stipri pamati. Ja arī tu domā tāpat, tad pieskaries darba grupā un kopā veidosim izglītotu nākotni mūsu valstī.